Jau, šeit es Mr. Lilārčīs, un šis ir speciālais videoklips, kurā es jums rādīšu, kā var uztaisīt savu Minecraft Pocket Edition eksternālu serveri. Šis servers būs tāds, nevis kāds ir, piemēram, kā jūs spēlēt ar saviem draugiem, pievienojoties pie vienu un to pašu serveri, pie vienu un to pašu Wi-Fi tīklā un tad spēlēt savā starpā, bet kur var rakstīt IP adresi un tā tālāk. Jums ir jāiet vai nu Mobogīnijā vai nu Playweikalā. Es iešu Playweikalā, jo man Mobogīnijas pēdējā laikā sāk kārties augšā. Un jums ir jāraksta šeit Pocketmine MP. Šāds te. Redzat? Pocketmine MP. Ka jūs to esat izdarījuši, šeit ir tāda Pocketmine MP for Android. Tikai to instalēt. Ieinstalēt šo, un kad tas ir izdarīts, atverat to. Kad jūs atverat, kad jūs būsiet nolādējuši un atveruši, jums parādīsies welcome un tā tālāk, un izlaks šāds te. Jūs varat lādēt rekomendējumu, stable versiju, beta, deployment versiju. Es nezinu, kur jūs gribat, bet es nolādēju beta versiju. Es pagaidām par to nesūdzos. Nē, varbūt arī sūdzos, bet es nezinu. Un tad, kad jūs to būsiet izdarījuši, jums parādīsies šāds te. Šeit jūs varat visu, ko mainīt, portu lūdzu nemainiet. Sādāk jums būs čakars. Šeit jūs varat visu mainīt. Es šo te nomainīšu. Piemēram, Mr. Lilārčīs piedāvā serveri latviešiem. Jā. Ņemat sākumā kreatīvo versiju, tā kā game mode kreatīvo, lai jūs tur varat visu kaut ko sataisīt, un pēc tam jūs varat survival. Sākumā neko pārējo nemainīt, jūs varat difficulty mainīt, kamēr jūs visu taisat, liekat uz peaceful. Maksimālo playeru jūs varat likt 200, tas ir atkarībā kāds jums ir telefons, ja viņš ir jaudīgs vai kā tālāk. Tad whitelist uzspiežat enabled un advanced šeit ieķiksēt. Šeit ir world directory, world type. Jūs tur varat ierakstīt ar lieliem burtiem flat, jums būs flat pasaule. Default ir tā kā parastā standarta pasaule. Bet atcerieties, ja jūs gribat mainīt tikai ar lielajiem burtiem. Un šeit autosave un tas, lai paliek wave distance, nemainat. Jo, redzat, ja jūs mainīsiet, šeit ir rakstīt select wave distance is over 10. This setting can cause lags and will require loads, data un uploads. Ja jūs mainīsiet wave distance, jūs varat savā serverī ieviest lagus un tā tālāk. Šo te spawn protection ņemat, uzspiežat uz disable un atstājat. Un tad šeit ir advanced, šeit, kā redzat, ja, kur ķeksīts, tur ir cancel un save, uzspiežat uz cancel, uz save, es atvainojos uz save, un jā, tad jums izlaks šāds. Uzspiežat start server, jums parādās server is now running, un labajā stūrī ir tāds kā datora ekrāniņš, uzspiežat uz ekrāniņu. Šeit jums ir viss plugini un tā tālāk, un tad jūs vienkārši uzrakstat ar mazajiem burtiem OP, atstarpe un savu vārdu, Mr. Nevis savu īsto vārdu, bet savu Minecraft vārdu, un uzspiežat Enter. Un tā jūs redzat, ka jūs esat opedojis. Tas nozīmē, ka jūs esat šī servera, tas tā kā admins. Ja jūs kaut ko nezināt, vienkārši uzrakstat šeit help un uzspiežat enter. Un šeit jums izlaks viss, kā jūs varat kaut ko, piemēram, kādu opedot, reģisteru un tā tālāk.
Kad jums tas viss ir izdarīts, jūs vienkārši iziet ārā un dodaties uz Minecraftu. Varat arī iet bloklaunčerā, tas kā jūs gribat, un ēt uz Minecraftu. Jā, tad jūs ieiet Minecraftā un redzat, lūk, parādās mans serveris, Mr. Lilāčis piedāvā serveri latviešiem. Jūs uzspiežat uz viņu. Es atvainojos, es iekšā viņā netikšu. Es nezinu kādēļ, bet jūs obligāti tiksiet. Līdz ko jūs esat iekšā, jūs varat visu izdarīt. Un līdz ko jums kaut ko vajag atkal mainīt, dodaties uz šo te vietu, nu, tā kā lietotni, Pocket Mine PMP. Un ja jūs gribat mainīt, piemēram, sev game modu uz survival vai kaut ko tam līdzīgi, jums sākumā ir jāapstādina serveris, pirms jūs kaut ko varat izdarīt. Tad uzspiežat šeit uz šīm te labajā pašā augšā stūrītī, blakām šim ekrāniņam ir šis te, un jums ir properties editor. Jūs uzspiežat, un tad jūs varat visu šeit mainīt. Tikai atraties serveru portu nemainīt. Es pie viņiem uzlikšu survival, tas lai tā hard, to es disablošu pieņemsim, bet nu es tā nedarīšu. Piemēram, world seedes noņemšu un nemainīt arī world type, savādāk tas nebūs labi. Tad uzspiežat save un start server atkal. Es jums parādīšu, kā var pluginus dabūt. Un pirms jūs liekat pluginus iekšā, jums jāstopo atkal serveris. Jūs apstādināt serveri. Un šeit, kur jūs gājāt uz serveru properties, šeit ir zem viņa ir plugins. Uzspiežat. Un, kā redzat, šeit ir plugini. Tā, es jums ieteiktu nolādēt Simple Out pluginu. Vienkārši uzspiežat download, kur man tāda bija uninstall, un Pocket Money. Tad Pocket Money jums dos to, ka jūs varēsiet pārdot visu, piemēram, nevis Pocket Money, bet ekonomijas šo te. Jūs viņu nolādējat, un tad jūs varēsiet, tad jūs playeri, kas būs iekšā tajā serverī, varēs pirkt šo te zemes, varēs pārdot blokus un tā tālāk. Un šis te simple out nozīmē tas, kas, piemēram, jūs vienkārši uzrakstat slash register savu to passwordu vai to tur, un jūs būsiet reģistrējies. Tas ir tas. Un tad vienkārši uzspiežat start server, aiziet šeit, un tā jūs redzat, ka jums ir šeit visi plugini, economic land, un visi plugini, visi sāks. Redzat? Visi plugini. Un tā tas arī notiek. Jā, es pamēģināšu varbūt man aizies. Jā, man neiet, bet jums obligāti ies. Nu ko, es atvados, un es ceru, ka jums šis palīdzēja.